Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību jaunajā dienā. Draugi, jūs zināt, ka pēdējā laikā mēs pārdzīvojam ļoti grūtus laikus. Nesen mēs zaudējām Haidutu, zaudējām dažus mūsu bērnus un atkal nevarēju jums ielikt video. Mēs turpinām ārstēt arī mūsu pārējos bērnus, kas palikuši pie mums. Jau vairākas dienas dalos ar viņu jaunumiem Instagramā. Īpaši Destans, Sofija un Hēra arī saslima. Arī viņus mēs sākām ārstēt. Laikam jau 3 vai 4 dienu atpakaļ mēs īpaši viņiem atvedām zāles no ārzemēm. Tikai lai viņu imunitāte būtu stipra, mēs darām visu iespējamo savu bērnu labā. Un šajā laikā es ar jums nebiju dalījies. Laikam jau apmēram pirms 20 dienām mūsu saimniecībā ieradās Cane Corso kucēni. Es ar jums par viņiem nebiju dalījies. Arī viņiem bija veselības problēmas, pa laimi mēs viņus izārstējām, izglābām, un tagad viņu veselības stāvoklis, paldies Dievam, ir ļoti labs. Šodien iepazīstināšu jūs ar viņiem. No saimniecības vakar arī diezgan daudz bērnu aizsūtījām. Aptuveni 8 vai 9, jābūt apmēram 8 vai 9 bērniem, kurus mēs aizsūtījām ārstēšanās nolūkā. Mēs esam tādā situācijā, ka esam nonākuši haosā, draugi. Visiem bērniem izplatījās slimība un mēs apjukām. Es daru visu iespējamo, lai bērni varētu izveseļoties. No rīta, vakarā, naktī mēs cīnāmies viņu labā. Es zinu, ka šajā laikā esmu ļoti atstājis novārtā video. Piedodiet man, cerams, ka mēs šo periodu pārvarēsim. Es centīšos jums bieži sūtīt video. Arī jūs, draugi, neaizmirstiet par savām lūkšanām un atbalstu. Tas ir mans lūgums jums. Tagad es domāju sākt video ar fistiku mazuļiem. Mani mazuļi, kā jums klājās, mani izsalkušie? Kur ir mani jēriņi? Fistiki vai mazuļi jau ir labi paaugušies, mīļā? Paskaties tikai, cik skaisti ir šie mūsu mazuļi. Mašallah, viņi jau ir labi paaugušies. Arī viņi bija saslimuši. Es jums teicu, paldies Dievam, mēs visus viņus izglābām. Mēs nezaudējām nevienu no viņiem. Pateicos Dievam, bērnu stāvoklis ir ļoti labs. Jūs arī pasakiet mašallah, lai mūsu mazuļiem neuzkrīt ļauna acis. Viņu apetīte, enerģija ir lieliska, draugi. Kad viņi bija slimi, es tiešām ļoti pārdzīvoju par viņiem. Bet šodien mašallah, viņi ir ļoti labi. Viņi vēl nav izauguši. Paskaties, viņi palika maziņi, redzi, vēl nav izauguši. Viens no viņiem ir būdiņā, jūs viņu šobrīd neredzat, viņš bija iegājis būdiņā, tāpēc viņa augums nav redzams. Es domāju, ka viņi būs tik lieli kā viņa māte. Ak, mani mazuļi, kur ir puse no tām astēm dzeltenais? Kur puse no astes palika mazulīt? No tiem 3 ir bez astes, 2 ir aste, vai ne? Dažiem aste ir īsa kā viņa mātei. Ak, mani mazuļi. Parād man arī šo Rokiju, paskatīsimies. Rokijs ir šeit. Rokija. Kā klājās lauvas gabaliņi. Rokijs tagad arī paliek šeit, tusējās, es viņu vairs nelieku konteinerā. Slimības dēļ mēs paņēmām pārējos bērnus. Tagad, draugi, mēs dezinficējam visu saimniecību, vietas, kur uzturās suņi, visu ar balinātāju. No rīta un vakarā vairākas reizes mazgājam viņu istabas, balkonus, priekšu, visu, lai šis ienākošais vīruss pēc iespējas ātrāk tiktu iznīcināts. Mēs darām visu iespējamo. Tāpēc es nolēmu arī Rokiju nelikt konteinerā, lai viņš paliek šeit, jo nekad nevar zināt, kas var notikt. Šīm balodēm tur arī nebija durvju. Mēs šeit uztaisījām tādas durvis, draugi, ja viss izdosies. Drīzumā paņemšu arī savus baložus. Skatieties, mūsu durvis ir šādas. Kā redzat, baložiem tur uztaisījām skaistas durvis un šeit vēl nokrāsosim. Šī dēles, tagad lietas dēļ, ļoti uzsūtas ūdeni. Tas ir sapūs un izskatās neglīti. Es nesaprotu, kāpēc tā notika. Taču mēs visus tos bijām nopirkuši jaunus. Tagad, ja es atrastu krāsu, tā atkal notecēt, jo ir slapša. Jo laiks ir te saulains, te lietains, brāl, nevar saprast, kāds īsti ir laiks, te pēkšņi stipras lietas, te atkal sauli spīd. Lai laiks mazliet izžūst, arī šo vietu nokrāsošu šobrīd mūsu durvis arī tādas ir. Palika tikai viens darbs, un kas tas ir? Pārvietot baložu šur tur vakarā, pasties, visi baloži ir sasēdušies tur. Kad vakarā viņi ieies savā būrī, es visus pa vienam savākšu, jo baloži vakarā neredz. Vienīgais brīdis, kad viņus var noķert, ir vakars. Ieliksim viņus šeit, aizvērsim durvis, nedēļu nelaidīšu ārā, pieradīs. Paldies Dievam, durvi lietu esam nokārtojuši. Parād manas kāzas, tur pasties, cik labi jūtās Bončuks. Bončuk, Kepik, ko jūs darat, bērniņi? Mašallah, bērniem viss ir kārtībā. Jūs zināt, mums nesen bija viens kazlēns, Karameli bija atnesusi mazuli, bet diemžēl mēs zaudējām viņas mazuli 2. dienā pēc dzimšanas, draugi, caurejas dēļ. Jūs arī vienmēr komentāros rakstījāt, ka man vajag slaukt kazu māti. Mēs katru dienu slaucam kazu māti, draugi. Bet daudz piena neiznāk. Pēdējās 2-3 dienās iznāk tikai mazliet piena. Pat pienu slaucot, Rokijs arī nāk pie manis.
Rokijs ir šeit, tas blēdz. Kad es slaucu, viņš pieliek savu muti pie karamelas pupas, un kad piens šļācās, viņš to dzer. Tie brīži ir ārkārtīgi smieklīgi, varbūt vēlāk pamēģināšu to parādīt. Karamela tagad guļ, šodien vēl neesmu viņu slaucis, pēc kādas stundas vai 2 slaukšu, viņa arī jau ir pieradusi. Pēdējo reizi, kad Karamela zaudēja savu kazlēnu, viņa ļoti raudāja. Bet tagad jau ir pieradusi draudi. Neko nevar darīt. Jūs teicāt, lai paņem citu kazlēnu un iedod viņai, bet neviens tā vienkārši savu kazlēnu nedod. Es arī apstaigāju un iztaujāju mūsu apkārtnes ganu, bet neviens kazlēnu nedod, draugi. Neviens negrib dot. Vai nu saka, ka dos tikai kopā ar māti, vai arī vispār nedos. Es vēl neesmu sastapis nevienu, kurš gribētu dot kazlēnu. Ja būtu gadījies tāds gadījums, es būtu paņēmis vienu kazlēnu un iedevis viņai. Bet tā nesanāca, mēs jautājām, diemžēl nesanāca. Jūs jau zināt arī mūsu kūtu, šo es biju tikko uztaisījis. Mašallah, šī vieta ir tik skaista, draugi. Mājputni, kazas, mēs visi jūtamies ērti. Tiešām lieliski sanāca. Šeit bija ļoti daudz dubļu. Tagad dzīvnieki mierīgi sēž un ir laimīgi, vairs nav dubļos. Mana vieta ir izdevusies, vismaz šobrīd šī vieta man ir lieliska, kur atpūsties un atslēgties. Jo arī no šiem reizēm apnīk. Brāl, kur lai tagad liek ar tiem dubļiem? Dzīvnieki kļūst dubļaini, samirkst un tā tālāk. Tas, ko mēs izdarījām, bija patiešām labi. Gan viņa ērtībai, gan man pašam. Drīz arī es iešu uz savu vietu. Es biju sagatavojis ēdienu mazajiem. To arī jums parādīšu. Lūdzu, neatstājiet mani bez atbalsta. Izdariet kādu labu darbu, lūdzu. Lai atbalstītu, būtu lieliski, ja jūs nospiestu patīk šim video, abonētu un atstātu komentāru. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Neatstājiet mani bez atbalsta. Uzmundriniet mani, uzspiediet patīk šim video, uzrakstiet kādu komentāru. Nezinu, A, B, C, Z, kas vien ienāk prātā, emociju zīmes, cipari, jebkas, vienkārši rakstiet komentāros pēc kārtas kaut ko un atbalstiet. Paskaties, viņiem viss ir kārtībā, vai ne? Nāc iekšā kūtī, paskaties šeit, parādīsim to vēlreiz. Viņi jau nemaz neiet kūtī, visu laiku guļ ārā. Skaties, pēdējo reizi šeit mēs izklājām sienu, vieta stāv tāda, kāda ir, bet viņi īsti neiet iekšā, kazas vienmēr guļ ārā. Šeit mēs arī bijām uztaisījuši durvis, bet viņiem ārā patīk daudz labāk. Starp citu, jaunie atvestie Cane Corso kucēni, mašallah, ir ļoti skaisti, draugi. Tur jau arī notika tāda neveiksme. Mēs paņēmām kucēnus, ka viņiem bija 3 mēneši, tagad ir pagājuši kāds 20 dienas, tad teiksim, ka viņiem ir 3,5 mēneši. Cilvēks, kurš mums atsūtīja kucēnus, tos uzreiz atsūtīja ar asiņainu caurēju. Izrādījās, ka viņiem ir parvovīruss. Kad paņēma kucēnus, uzreiz bija simptomi. Asinis, viņi nokārtojās ar asinīm. Klepus, šķaudīšana, daudz problēmu. Mēs viņus uzreiz sākām ārstēt, bet cilvēks, no kura paņēmām, mums neko tādu neteica. Abi cilvēks jau bija viņus redzējis dzīvniekiem, ka viņi atnāca, bija 40 grādu temperatūra, tūlīt redzēsiet, bet mēs viņus izārstējām. Nu tagad mazuļbrāli ļoti skaisti, pasties, cik viņam spēcīgs locītavs. 3,5 mēnešus vecam kucēnam locītavi ir gandrīz mana apakšdelma resnumā. Nāc, paskatīsimies. Jau kādu laiku jums nerādīju ēdienu, šodien parādīšu, bet paskaties, cik šeit viss ir skaisti sanācis. Paskaties. Šīs vietas arī nokrāsojām, to aizmirsu pateikt. Vēl šeit turpināsim krāsošanas darbus. Viss izskatīsies pavisam tīrs. Tagad, draugi, paskatieties, šodien mums nav daudz ēdiena. Kāpēc? Viņi vairs tik daudz neēd. Es katram atsevišķi gatavoju porcijas. Pagaļ, ļauj man to ar karotu samaisīt. Es daudz neko negatavoju, tikai aknas uztaisīju, labi? Apmēram 2 kilogramus aknu es ieliku šeit iekšā, vēl arī sauso barību pieliku. Šis ir tikai Destana ēdiens. Vēl citiem mazuļiem es gatavošu atsevišķu ēdienu. Destans šobrīd ir tādās grūtībās, draugi. Bērni nēd konservēto mitro barību. Es nopirku visu kvalitatīvāko konservēto barību. Izmēģināju dažādas, bet viņi nēd katru marku. Arī sauso barību nēd. Viņiem garšo aknas. Viņi ēd aknas, paldies Dievam. Viņi ēd aknas, ēd arī vistas gaļu un tā tālāk. Tagad bija aknas, es tās pagatavoju. Neko citu viņi nēd. Tāpēc es dodu arī sauso barību. Jo, ja dodu tikai aknas, tad viņiem ir caureja. Kad viņiem ir caureja, es tagad gaidu, lai tas mazliet mīkstinās. Es samaisīšu sauso barību ar ūdeni, sajaukšu sauso barību, lai dzīvniekiem normalizētos vēdera izeja. Viņas arī piemeklēja tā pati haidutu slimību. Noņem arī to Roki. Nu, Roki, ko tu dari tur iekšā? Vai tu sildi sev no apakšā? Neskaistuli. Rokijs ir mūsu talismans. Es ļoti mīlu šo Roki. Mašallah, mans lauvadēls, harizmas īstais bērns, dīvainais Rokijs. Ko es teicu? Tā pati slimība, kas piemeklēja haidutu, piemeklēja arī viņus. Brāl, mēs atvedām zāles no ārzemēm. No ārzemēm paši rēķiniet. Tikai, lai viņus izārstētu, es daru visu, kas nepieciešams. Ar visu sirdi un dvēseli. Ko vien vajag?
Sistēmu pārtraucam, paldies Dievam viņa ēd, ja neēst, es būtu veids uz sistēmu. Vienkārši imunitātes stiprinātāji, vitamīni, antibiotikas, visu, kas nepieciešams, mēs darām no A līdz Z. Ceru, ka arī viņi drīz atveseļosies, jo tiešām ir saslimuši ar nāvējošu vīrusu. Redzēt viņus tādā stāvoklī mani sāpina, bet es arī ļoti daudz lūdzu Dievu. Ceru, ka Dievs mums atdos mūsu bērnus, un mēs viņus izglābsim veselos. Viņi šobrīd ir dzemdību telpā, es viņus esmu izolējis no visiem pārējiem bērniem. Ja Dievs dos, rīt vai parīt atnāks mūsu metinātājs. Es esmu vienojies par visām būrēm. Mūsu saimniecībā būs jaunas karantīnas telpas, visu būru remonts, salauztās durvis. Viss tiks izdarīts no A līdz Z. Es esmu vienojies par visu no A līdz Z. Ja Dievs dos, cilvēki lai nāk. Rīt vai parīt droši vien atnāks. Es visu lieku taisīt, brāli. Dzemdību telpas iekšpus, dārs, priekšējie būri, viss. No A līdz Z es teicu, brāli, kādus piesardzības pasākumus varam veikt, darīsim. Jo mūsu saimniecībai vajag karantīnas telpa. Kas ir tā sauktā karantīnas telpa? Ļauj man dot piemēru. Tu paņēmi suni no ārpuses. Tu nezini, kāda slimība dzīvniekam ir. Būs viena telpa. Tu tur ieliksi uz 15-20 dienām, sekos līdzi, lai uzzinātu, vai ir kāda slimība vai nav. Mēs to nevaram izdarīt, jo dzīvnieki daudz, mēs esam 2 cilvēki, mēs netiekam galā ar visu. No pašvaldības patvēršanai ir 100 suņi, 10 cilvēki strādā, šeit ir 80 suņi. Mēs divatā cenšamies visu paveikt. Tas nav viegli, bet mēs kaut ko izdarīsim. Vispirms izveidosim šīs karantīnas telpas, lai mums būtu izolētas vietas, atsevišķas nodaļas un tā tālāk, ja Dievs dos. Vienīgā mūsu problēma ir tā, ka šī slimība mūs piemeklēja ziemā. Ja tas būtu vasarā, tā nebūtu noticis. Arī veterinārārs teica, ka šī slimība patīk ziemai. Mitram, gaisam, tādos laikapstākļos tā izplatās vairāk. Tagad paskaties, tas, kas tur fonā rej, ir mūsu Cane Corso kucēns. Parādi viņiem arī, lai cilvēki redz, kuri man lauvas, malači. Jūs esat īsti lauvas. Tagad pagaidi, iesim pie viņiem, nāc, lai cilvēki redz mūsu lauvas, nāc. Pagaidi, paskatīsimies, Sjusli. Tagad, draugi, mums ir kucēni. Viņi ir vienkārši lieliski, paskatieties, lieliski. Šis ir mūsu tēviņš, viņi ir Cane Corso Blue. Tam ir neliels pelēkums, tam ir ļoti skaista krāsa šobrīd tikai šim mūsu kucēnam. Pateicoties Dievam, mēs pārvarējām parvovīrusu, izglābām savu bērnu no parvo. Ar ārstēšanu diezgan nopūlējāmies. Aizmugurējās kājās puisītim bija rahīta problēma. Paga, es viņus pasaukšu šurp, nāc, labāk apsēdīšos šeit, paga. Nāc, nu nāc, meitiņ, paga, jūs visi esat sapulcējušies, paga. Ļaujiet man parādīt kucēmas, meitenes, paga, paskatīšos. Mārla arī ir atnākusi. Vai tu atnāc, karaliene? Vai bez manas karalienes var sākt? Paga, meitenes, paga. Jūs visu man ar dubļiem apmētājāt, pagaidiet. Roka arī izmanto izdevību. Ko tu dari, dēls? Vai tu redzi roki? Paga, sutlač, dēls, paga 1 minūti. Labi, bet pagaidiet, labi, jūs visus mīlu, bet 1 minūti es kaut ko pastāstīšu. Roki! Nē, brāl, mēs nevarēsim apsēsties, labāk darīšu šādi. Bismillahirrahmanirrahim. Dēls, esmu viss dubļains. Nu gan, šim mūsu dēlam radās rahīta problēma. Šī rahīta problēma... Roki, labi, dēls, pagaidi. Šī rahīta problēma rodās no D vitamīna trūkuma, kalcija trūkuma, un cilvēks, no kur mēs paņēmām, vispār nebija labi rūpējies par suņiem. Dzīvnieki, kāds jūs redzējāt, atnāca pilnīgā nožēlojamā stāvoklī. Tas, ko jūs tagad redzat, toreiz nebija nemaz. Dzīvnieki bija tikai āda un kauli, smirdēja briesmīgi. Dzīvnieki bija atstāti novārtā, viņi baidījās, bija sisti, par viņiem nebija pienācīgi rūpējušies. Viņi bija mocījuši dzīvniekus, es jums zvēru, tiešām bija mocījuši, viņi bija briesmīgi. Es nenofotografēju viņu sākotnējo izskatu, bet vai jūs zinat, cik ļoti es cīnījos, lai viņu šādā stāvoklī dabūtu? Tagad viņam ir 3,5 mēneši, aptuveni 22, 23, varbūt pat 25 kg. Mašallah, viņš ir ļoti liels. Suņa fiziskā uzbūve, galvaskausi, viss ir lieliski. Vienīgā problēma, kā jau teicu, bija rahīts. Rahīts izpaužās tā, ka aizmugurējās kājas kļūst šķības, bet tas ir viegli ārstējams pāries. Tāpēc mēs dodam D vitamīnu piedevus. Tu saberolu, čaumalu, dodol ēst, lai viņš saņemtu daudz D vitamīnu un kalciju. Tā ir mana pieeja. Dzīvnieku imunitāte samazinājās, viņi atnāca, es viņus ieliku dzemdību telpā, grīda ir flīzēta, īpaši betons rahīti ļoti sāsina. Kad nav saskars ar zemi, es domāju, ka tās kājas arī apmēram 15-20 dienu laikā atveseļosies. Un vēl šiem
Cane Corso ir ģenētiski brāli. Viņiem ir plakstiņu noslīdējums. Apakšējais plakstiņš ir noslīdējis. Tu redzi to, ir tāda lieta kā ķiršu acis. Tie, kas audzē Cane Corso, to zina. Šim nolūkam mēs izmantojam acu pilienus, acu ziedus. Pašlaik mūsu veterinārārs teica, lai pagaidām. Tā kā viņi tikko izveseļojušies no slimības, pagaidīsim kāds 25, 30 dienas, pēc tam, ja vajadzēs, to vietu ar operāciju izlabosim. Šobrīd, paldies Dievam, kopumā viņiem klājas labi. Tikai tēviņa acis ir ļoti, nedaudz vairāk noslīdējusi. Pasties mātītes acis, es paņemšu arī mātīti, lai redzētu blakus. Mātītes acis ir nedaudz taisnāk, tēviņa acis ir vairāk noslīdējusi. Redz, brāl, dzīvniekus nav ārstējuši, kad tie bija mazi. Nav pieskatījuši, tāpēc arī tā ir sanācis. Cerams, mēs visu sakārtosim. Acis viņiem sadzīs. Šī plakstiņa noslīdēšana paliks, tas ir arī ģenētiski raksturīgi Cane Corso šķirnei. Pašlaik vispirms došu mājas mātītei. Mātītes acis ir labas, viņai nav rahīta, nekāda problēma nav. Visticamāk, tēviņu došu mājās pēc tam, kad viņam būs sadzījušas aizmugurējās kājas, tā es domāju. Arī ja atdotu šādi, nekas nemainītos. Ja lietosiet zāles, viss uzlabosies. Ja kādreiz nākotnē būs tikai ķiršu acis, tad to vajadzēs izņemt un sašūt ar operāciju. Bet, brāli, viņi ir lieliskā kvalitātē. Asie! Vai paskatīsies uz šo 3,5 mēnešus veco suni? Dievs pasargā no ļaunas acis, mašallah, mani lauvēni. Varbūt arī šo varētu atdot. Nekad nevar zināt. Parasti es negribu dot prom mātīti, bet... Es teicu, ka mātīti, kad izaugs, sapāroša Karlos. Viņa būs piemērota Karlosam, labi? Es teicu, ka tēviņu atdošu kādam, bet tagad, kad fermā parādījās slimība, brāl, šis viss man atbaidīja. Es nedomāju palielināt skaitu, jo ir tāda lieta, brāl, kad ir slimība, tad gan ganāmpulku cieši. Es nezinu, ar kuru lai nodarbojos. Kad mēģinu tikt galā ar vienu, otram nepietiek uzmanības, skrien pie viena, skrien pie otra, tas man ļoti nogurdina, tāpēc tā ir. Bet man ir plāns šos abus atdot adopcijai. Starp citu, adopcija nebūs bez maksas, draugi, lai jūs zinātu. Es došu viņus adopcijā par maksu. Izdzilā klases bērni. Tikai mātītei kājas ir taisnas. Tikai acī ir neliels noslīdējums. Tas arī ir normāli. Apmēram 50% Cane Corso tas ir. Mātītei, tēviņam arī vajadzētu kājas sakārtot. Viņš to izdarīja uz flīzēm, dosim viņam mūsu piedevas, tad arī viņš atgūsies. Lietus sāka līt, vai redzi? Karlas baba, asils. Šis tēviņš, manuprāt, būs tikpat liels kā Karlas, lai jūs zinātu. Tāds ir mans minējums. Tēviņš ir diezgan liels, brālis redzējis daudz Cane Corso, bet šis tiešām ir liels mašallah. Ja redzēsiet tuvāk, sapratīsiet, ko domāju. Lietas tiešām labi sācies. Paldies Dievam, mūsu bērnu stāvoklis ir labs, šajā pusē nekāda problēma nav. Hektor, nāc šurp! Hektors mazliet novājējis, es viņam iedevu iekšējo parazītu zāles, arī B vitamīnu piedevu, lai atjaunot asins šūnas, lai atverās apetītu un viņš atgūstās. Arī Hektors jūtās labi, tikai mazliet novājējis, arī viņam vēl mazliet vairāk pievērsīsim uzmanību, paskatīsimies, kā būs ar mūsu bērnu. Zeina kundze dzemdēja, paldies Dievam, mums ir prieks, es Zeinu izņēmu no šejienes, pašlaik es viņai sagatavoju istabu citos būros, tur viņa arī uzturās. Ja vēlaties, draugi, es arī viņas video uzņemšu, rakstiet komentāros, vai lai šim video 7000 patīk, tad arī to uzņemšu. Tagad šeit mums bija 2 meitenes, ja Dievs dos, viņas rīt dosies prom, draugi. Visas šīs mūsu būri ir pilnībā iztukšotas. Visus šeit esošos mazuļus mēs nosūtījām. Diemžēl no šeit esošiem mazuļiem mēs zaudējām 1, 2, 3, 4. Pārējos mēs sākām ārstēt. Mēs visus nosūtījām, arī Džesuru nosūtījām, viss ir iztukšots. Šeit viss ir pilnīgi tukšs. Palika tikai Karamela un Sitlačs, tās 2 mātītes un vēl 2 karabaši, kopā 6. Visticamāk arī viņus nosūtīsim. Vai zināt, kāds bija galvenais iemesls, kāpēc šī slimība vispār izplatījās? Džesurs. Jūs zināt, Džesurs atnāca no patversmes, draugi. Redziet, patversmē ir tūkstošiem dažādu suņu. Kā lai cilvēks zina, kurš ir slims, kurš vesels? Viņa nevar to atšķirt. Katru dzīvnieku liek citā vietā. Kas tad notiek šādā gadījumā? Tur ir nāvējošas slimības, vīrusi. Džesurs arī tur aizgāja, palika 3 dienas, un 3 dienu laikā viņš to vīrusu dabūja. Kas notika? Tā bija arī mūsu neuzmanība, un man bija žēl Džesura, domāju, izglābsim viņu no turienes, lai dzīvnieks atnāk šeit, lai uzticās mums, lai ir laimīgs. Es viņu socializēju ar mūsējiem, pieradināju. Tajā brīdī man tas neienāca prātā. Taifun, kaut būtu viņu izolējis.
Bet tiešām, draugi, man tas neienāca prātā, zvēru. Ja būtu ienācis prātā, nekad neļaut viņiem kontaktēties, bet ko lai dara, man tiešām bija viņa žēl. Dzīvnieks bija piekauts, mocīts. Domāju, parūpēšos par viņu, lai viņš socializējās. Un kad viņš pirmo reizi atnāca, viņa veselības stāvoklis arī nelikās tik slikts. Bija mocīts, bet veselība izskatījās labi. Es viņā nemanīju nekādas pazīmes, bet šai slimībai ir apmēram 15-20 dienu inkubācijas periods. Pēc tam tā parādās, pēc tam sāk parādīties simptomi. Tā sanāca, viņš to izplatīja visiem, tāpēc mēs viņus nosūtījām ārstēties. Nav ko darīt, draugi. Cerams, ka mūsu aizsūtītie mazuļi arī atgūs veselību, atgūsies. Dievs, lai nevienam to nepieliek, nevienam. Ja tu turētu vienu vai divus suņus, labi, tu tiktu galā. Bet, brāli, visus viņus aizvest uz sistēmu, aizvest fistikas kucēnus, aizvest destans, es jums to nevaru izstāstīt. Ieliec 20 suņus mašīnā, aizved uz sistēmu, stāv pie visiem 20, lai veterinārārsts atnāk šeit, dari to šeit. Mēs esam pārdzīvojuši tādas grūtības, draugi, tas nav vienkārši, es jums to nevaru izstāstīt. Ja man tajos brīžos būtu spēks un motivācija filmēt, es zvēru, es to nofilmētu un parādītu jums. No bēdām, tagad jau esam mazliet vairāk pieraduši. Mēs cenšamies būt laimīgi, lai mūsu bērniem klātos labi, cenšamies nezaudēt motivāciju. Citādi es arī kopā ar viņiem sabrukšu, saprotat? Neskumstam, būsim laimīgi, lai varētu labāk parūpēties par saviem bērniem, draugi. Pagaidi, nāc, ļoti stipri līja lietus, nāc, ieiesim šeit. Saka, tev, brāli, laiks tāds, ka te pēkšņi sāk līt lietus. Kaut kas notiek. Visas tās būri katru dienu dezinficējam ar balinātāju, zefīru vai kā to sauc, draugi, es aizmirstu nosaukumu, bet katru dienu dezinficējam. Tie suņi ir prom jau 2 dienas. 2 dienas tur neesmu ņēmis nevienu suni. Teica, lai vēl 3-4 dienas paliek tukšs. Vēl 3-4 dienas dezinficējam, lai viss būtu tīrs, pēc tam liksim sunu, brāli. Neko nevar darīt. Es nevēlos uzņemties nekādu risku. Ļaujiet man jums tā pateikt. Tas mums bija liela mācība, brāli. Labi gribējām izdarīt labu darbu, mums bija žēl, bet redz, kamēr cilvēkam pašam kaut kas nenotiek, vai viņš pats to nepiedzīvo, viņš nesaprot, kas ir kas. Dzīve mācies ar pieredzi, mācies pats to izdzīvojot. Tā kā man iepriekš nekad nav gadījies šāds gadījums, es paņēmu to, jo man bija žēl cilvēciski, pēc sirdsapziņas, bet tas bija liels mācību brīdis. Tāpēc pēc šī es vairs neņemšu, brāli, neņemšu. Un ja nu tomēr paņemšu, pieņemsim, ka paņēmu. Visas tās zemdētavas telpas tāpat tiks sakārtotas, tur izveido karantīnas izolētu telpu, veic novērošanu, testus, un ja pēc tam nav nekādu problēmu, tad skaties, brāli, saprati? Paldies Dievam, arī Kāne Korso suņus izglābām, arī viņiem tagad viss ir labi. Redz, arī viņus mēs no šejienes, no slimības izglābām, vai ne? Dzīvnieku imunitāte tagad, paldies Dievam, ir stipra. Šo slimību viņi jau vienreiz pārciet, otrais vairs nesaslims. Šodien arī mūsu veterinārārsts atnāks, ja Dievs dos, viņam tiks veikta kombinētā vakcinācija. Cerams, ka mēs vairs nekad to nepieredzēsim. Roki, vai tu atkal aizgāji savā vietā, Roki? Nerātnis Roki, mans izskatīgais dēls. Šis arī ir riktīgs vīrs, tiešām. Šis Roki mūs klausās kā īsts vīrs. Paldies Dievam par man izskatīgo dēlu. Jūs neredzējāt Noru kundzi, arī Nores aizslēdz. Nora meklējās, draugi, arī Nores tā izdarīja. Es sapāroju viņu ar Hektoru, lai jūs zinātu. Es gribēju sapārot ar Karlosu, bet Nora negribēja pāroties ar Karlosu. Nezinu, kāpēc tā sanāca. Es viņu sapāroju ar Hektoru, atdalīju, šodien vēlreiz sapārošu ar Hektoru. Cerams, ka no Noras un Hektora būs skaisti kucēni. Ja vēlaties, lai ar viņiem būtu īpaši video, rakstiet komentāros, es uzņemšu. Nākamreiz man jau ir vēlme parādīt Zeinu jums. Rokijs, vai tu ēdīsi, Roki? Palaidnīgais Roki. Rokijam nav apetīts. Kur palika Kāne Korsas? Ko? Dodam viņam vienu maltīti. Es viņus jau tā baroju līdz pilnībai. Ja jūs būtu redzējuši dzīvnieku, kad viņi pirmo reizi atnāca, jūs teikt, Taifun, ko tu esi izdarījis? Krātu šos dzīvniekus es tādā stāvoklī atvedis. Mēs tiešām ar visu sirdi un dvēseli pa viņam rūpējāmies. Skaties, kā tas tēviņš, kurš klibo, skrien, viņam ir rahīts, bet tas pāries, draugi. Jaunieši, nāciet šurp, nāciet, jūs pagaidiet, Natāša, pagaidiet. Paga, Asie, paga, lai viņi pāēd, nāc, mētiņi. Tas nav jums, jūsu ēdiens ir atsevišķi. Dēls, ēd taču savu ēdienu, vai tu neredzi? Nekauņi, skaties, tavs brālis viss paņem. Paga, Asī, paga. Brāli, mašallah, cik viņi ir skaisti. 3,5 mēnešu vecam sunim paskaties uz viņu potītēm, galvas formu, ķermeni.
Mašallah, brāli, krāsa un viss pārējais ir lieliski, īsts bērns. Par meiteni vēl neesmu izlēmis, bet puisi visticamāk atdosim. Pagaidi, Nataša, pagaidi, nu ēdiet, Nataša, kā tu tā ēd, meitiņ, tik rīgi? Ak, Dievs, labi, lai viss pagaršo nedaudz. Ēdiens ir maz, vēl došu pāriem, kā jau teicu, tas ir destana ēdiens. Lai neapēd viss, nāc šurp. Laikam cena korso suņiem, vēders ir pilns. Viņiem katru vakaru ir šī spaiņa. Lielākais variants, kā jau zināt, es to piepildu un dodu, viņi ēd līdz pilnībai. Nu labi, draugi, šodien arī gribēju jums parādīt jaunatnākušos mazuļus. Gribēju arī apkārtni parādīt, bet, kā zināms, sāk līt lietus, tagad tas vairs neapstāsies. Tāpēc, kā jau teicu, nākamajā video, ja kāds vēlēsies viņus paņem, mans Instagram ir taifundemir.ctv, tur varat ar mani sazināties. Lai jūs zinātu, nodošu viņus pret samaksu. Nu ko, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.